Neskatoties uz to, ka šobrīd ir gada vissiltākais mēnesis, ir jādomā par nākotni, proti par to, kas mūs sagaida ziemā. Visticamāk, tie būs augstāki rēķini par apkuri. Taču ne tad, ja paši jau laikus parūpēsimies par siltumu savos mājokļos. Tā nebūtu nav, ka tikai privātu māju īpašnieki var nosiltināt savus mājokļus, bet dzīvokļu saimniekiem nekas cits neatliek, kā skumji nopūsties un ziemā maksāt augstos rēķinus par apkuri. Pašmāju būvniecības uzņēmuma K&L projektu pārstāvji nu jau kādu laiku droši var apgalvot, ka arī daudz dzīvokļu namu iemītniekiem ir iespēja vienlaikus nosiltināt un renovēt savas mājas. Par pierādījumu tam kalpo fakts, ka uzņēmums veicis siltināšanas darbus mājai Rīgā Bebru ielā 4, kas atzīta par veiksmīgāko renovācijas paraugu Baltijā. Līdzīgi nosiltināta vēl viena māja turpat netālu, Kurzemes prospektā 14. Kā atzīst šo namu iemītnieki, to, ka ieguldījumi atmaksājas, lieliski pierādījusi pagājusī apkuras sezona. Man ir 3 istabu dzīvoklis. Es samaksāju no 15. oktobra līdz 1. aprīlim. Es esmu samaksājis 77 latus un 71 centīmu. Tas ir mans pa visu sezonu, nevis mēnesī, bet tas ir pa visu sezonu. Mēs tagad dzīvojam jau divas ziemas, esam nodzīvojuši renovētā mājā, un mēs esam ļoti apmierināti pirmām kārtām ar siltuma rēķiniem. Tas ir tas galvenais mums. Jo tiešām es uzskatu, pirmais ir, kad ir veikti kvalitatīvi siltināšanas darbi. Tas ir tas pats galvenais, numur 1. Pirms siltināšanas un renovācijas darbi var sākties, mājai tiek veikts energoaudits, lai noteiktu, kādi ir siltuma zudumi, un pēcāk iedzīvotāju kopsapulcē vismaz 51% jānobalso par renovācijas nepieciešamību. Tas ir svarīgs lēmums, jo nobalsojot par renovāciju, dzīvokļu saimnieki nobalsos arī par savas dzīves komforta paaugstināšanu, dzīvokļu vērtības pieaugumu un ēkas mūža pagarināšanu. Kad iedzīvotāji devuši zaļo gaismu mājas renovācijai, uzņēmums pārņem to savā valdījumā un veic tās tehniskā stāvokļa novērtējumu. Ja vien māja nav katastrofālā stāvoklī, tiek pieņemts lēmums par renovāciju un veikta finansējuma izvēle un piesaiste. Bieži vien iedzīvotāji renovācijas veikšanai ņem kredītu bankā, un lai gan tas vienalga ir krietni lētāk nekā pārvākšanās uz jaunu celtu mājokli, ļoti izdevīgi šobrīd ir pieteikties ERAF līdzfinansējumam, kas paredz sekt 50% no kopējām mājas siltināšanas izmaksām. Un tad būvniecības darbi var sākties. Sākumā tiek jāizvēlas, kādu materiālu siltināt. Ja? Attiecīgi ir 2 varianti, vai nu akmens vata, vai nu putupoliesters. Ja? Putupoliesters, viņš nav ugunsdrošs pilnībā. Ja? Attiecīgi ugunsdrošs un siltumnoturība. Siltumnoturība viņiem abiem ir vienāda. Gan akmens vatai, gan putupoliesteram, ja? Bet ugunsdrošības ziņā akmens vata tomēr ir daudz drošāk. Tā tiek stiprināta pie sienas ar dībeļiem, pārklāta ar līmi un sietu, lai siena pēcāk neplaisātu, un tad tai tiek uzklāta vēl viena izlīdzinošā līmes kārta. Būtiski, ka pirms katras kārtas tiek veikta gruntēšana. Es zinu, ka daudz to neveic, ja, tieši to gruntēšanu, ja, bet tas grunts ir tas, kas satur tos visus materiālus kopā un ļauj viņiem visiem saturēties ar laiku, lai viņi nedeformējās, lai kaut kāda kārtas neatkrīt uztur nost. Tad tiek uzklāts dekoratīvais apmetums, kas var būt visdažādākā veida, piemēram, metāla paneļi. Visbeidzot seko krāsošana. Šim nolūkam tiek izmantotas tikai ļoti kvalitatīvas un īpaši ārsienām paredzētas krāsas, kas nesāks lobīties nost lietus vai vēja ietekmē. Lai ekonomētu siltumu mājā, nepietiek tikai ar tās ārsienu siltināšanu, bet jāpadomā arī par logu siltumizolāciju. Uzņēmuma K&L projektu vadītājs uzskata, ka nevienmēr zemākas tūlītējās izmaksas būs ieguvums arī ilgtermiņā. Pirmkārt, tev ir ļoti svarīgi tas, ka pēc finanses aspekta mēs skatāmies, kad šobrīd ir ļoti liela konkurence arī šajā jomā, ja, un ļoti daudz, ļoti spēcīgi dempingo cenas uz leju, ja, un attiecīgi mēs nelecam arī visu tajā katlā iekšā, ja, mēs izvērtējam rūpīgi katru projektu, ja, un iet strādāt un ekonomēt uz kaut ko uz kvalitātes rēķinu un uz materiāla rēķinu, kurām es uzskatu nedrīkst ekonomēt, ja tas viss tiek veikts ilgtermiņā. Jāpiebilst, ka K&L projekti šogad sākuši piedāvāt iedzīvotājiem vēl kādu papildus pakalpojumu. Kvalitatīva nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, atvieglojot savu klientu ikdienas rūpes un veicinot energoresursu ekonomiju. K&L projekti ne tikai veic ēku siltināšanu, bet arī veco jumtu segumu nomaiņu pret jauniem, izmantojot kvalitatīvus materiālus un piedāvājot alternatīvus risinājumus, kas konkurē ar tradicionālajiem, ir izturīgāki un izmaksās draudzīgāki.